Nozīmīgs darba posms ir noslēdzies, un, protams, lielais jautājums, kas tad visiem šiem projektiem ir bijis vienojošs, protams, atbilda pats galvenais kultūra vēsturiskais mantojums. Atbalsts uzņēmējiem un vietējām tradicionālajām prasmēm. Starp citu, veicinot uzņēmējdarbību Balvu novadā un plašākā mērogā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, svinēts noslēguma pasākums projektam Ne tikai grāmatas, bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam 2. Tas īstenots biedrības radošās idejas sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Ziemeļlatgales partnerību. Mēs vēlamies noslēgt šo pārobežu sadarbības programmu 3 projektu sadarbību un noslēgumu, kurus es visus 3 vadīju. Jo pirmais bija saglabāt, lai nepazaudētu, kas ir šobrīd vēl rezultāti Rezem Balvu muzejā un Igaunijas Angastas pilī, kur bija kultūras mantojuma un tradicionālo prasmju un uzņēmējdarbības veicināšana. Un otrs ir Ne tikai grāmatas, bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam. Pirmais projekts, kas īstenojas tos 26 mēnešus, kur mēs veicinājām uzņēmējdarbības garu un stiprinājām un ļoti daudz materiālo vērtību un inovatīvu modernu tehnoloģiju tika iepirktas pašvaldības iestādēm, lai viņi varētu palīdzēt uzņēmējiem, lai rodas tās idejas, lai viņi var nākt un komunicēt, tikšanās vietas, lai ir semināru vietas, lai ir apmācības modernā un mūsdienīgā vidē. Šajā projektē Balvos Latvijā Ne tikai grāmatas, bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam, mēs apvienojām šo sinerģiju, kad apvienoja šajā ēkā Balvu muižā, pirmajā stāvā, Balvu centrālā bibliotēka un Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs. Šis projekts Ne tikai grāmatām liek paskatīties mums katram uz sevi par grāmatu un par to, kas tu esi. Un centrālās bibliotēkas vadītājs kabinetes tev krūzīte, ko rakstīt, tu esi tas, ko tu lasi. Un šobrīd, vai tu lasi grāmatu un kādas grāmatas tu lasi, liek mums paskatīties uz to, pēc būtības, ko es dodu šai pasaulē. Tāpēc caur uzņēmējdarbību, jo arī uzņēmējdarbība ir tas šobrīd tā sfēra, kur ļoti daudz ir jāmācās. Projekta laikā uzņēmējdarbības attīstībai pilnveidota konferenču zāle, tīklošanās zona, kas aprīkota apmācībām, sanāksmēm un dažādām aktivitātēm. Tāpat arī izveidots ārā digitālais kiosks, lai popularizētu turismu iespējas un uzņēmējus Balvu novadā. Mana loma bija, principā, redzēt to visu lielo kopumu, sadarboties ar partneriem, sadarboties arī pašvaldībā ar organizācijām, kā Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs, tāpat tās arī Balvu centrālā bibliotēka, uzņēmēji un no visām pusēm, kas vēl ir interesēti veidot šo sadarbību, lai kopā mēs jau redzētu tālāk, kāda tad varētu būt Balvu novada uzņēmējdarbības vide. Projektā Ne tikai grāmatas, bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam par nozīmīgu uzskatāms arī nemateriālais ieguvums, savstarpējās komunikācijas veidošana uzņēmēju starpā, prasmju izkopšana. Izdots arī buklets par cilvēkiem, kuri devuši būtisku ieguldījumu Balvu novadā. Pasākuma laikā izskanēja arī iedvesmas stāsti, mudinot domāt plašāk, rīkoties un darīt. Tas ir ļoti svarīgi, lai Latvijā būtu jauni, radoši uzņēmēji, un varbūt tāpēc arī biedrība līderi ir arī šajā projektā pievienojusies, tādēļ, kā mēs uzskatām, ļoti svarīgs Latvijā ir uzņēmējs. Dažreiz mēs nobīstamies, un dažreiz ir pirmie neveiklie soļi, un mēs metam plinti krūmos un nepadodieties. Jo mēs nekad nezinām, aiz kura pagrieziena tas atnāks tā īsta atslēga. Un ir otra atkal no savas dzīves. Dažkārt mums ir daudz rozā brīļu, un mēs skatāmies, ka tajā biznesā nesanāk. Tad vajag tā objektīvi paskatīties, un varbūt ir blakus kāds cits biznes vai nodarbošanās, kurā mēs esam veiksmīgāki. Nepieķerties atkal kā pie pēdējā salmiņa. Projekts īstenots pārobežu sadarbības programmas 2014. līdz 2020. gada ietveros. To līdzfinansē Eiropas Savienība.